Viņiem, ko tur tie, jā, laikam, viņš vajadzēja par startu, bet labi. Ok. Jo man par startu, laikam, nebija. Ok, labi, es iziešu cauri. Visi zina tādu nepieciešams, jā. Tātad starts, jā. Starta procedūra, klasiskā starta procedūra mums ir, jā, 5 minūtes, 4 minūtes, 1 minūte. Tiek pacelts klases karogs, 4 minūtes ir saucamais sagatavošanās signāls, pie 1 minūtes tiek noņemts no šis sagatavošanās signāls, un tad ir starts, jā. Klasiski starts ir starp divām parastā ir marka, un tas ir tiesnešu kuģis. Es palīgā. Plus tiesnešu kuģa jābūt ir labais tonis nosaka, kad ir kaut kāds karogs. Parasti, teiksim, tas ir oranžais karogs, jā. Starta līnija. Jā, kas definē, kurā vietā šī te kuģa atrodās starta līnija. Tad, ja karogs ir šeit, jā, tad līnija ir no šeienes aiziet, uz turien tālāk. Latvijā esmu redzējis, ka nav. Mēs domājam, kurš ir galvenais no viņiem, tas tiesnesis, kas tā atrašanās vietas. Mēs arī mēģinām saprast, kur ir starta līnija, bet labā praksa norāda to, ka jā, šis oranžais karogs. Tiksim, starptautiskās sacensībās parasti instrukcijā ir pasaka, cik viņš pirms starta tiks uzvilkts. 10 minūtes, 5 minūtes pirms brīdinājuma signāla pirmā, ja? Lūk, tātad, kādi ir šī te karogu veidi un starti, ja? Tātad klases karogu nolikumā parasti uzrast mums tiek kaut kādi tie penāti, ja saucamie, vai kaut kas tāds, ja? Būtiskais ir nākošais karogs, ka šis ir 4 minūšu sagatavošanās karogs, ja? Un pie mums ir papa, ja? Papu zinām visi, zils karogs. Papa, ko izmanto visbiežāk. Tad ir indija, tas ir dzeltenais karogs ar melno vidi. Izmanto reti, tas ir tāds mazliet jau no vēstures svarīgs. Un tālāk ir pūkarogs. Un pēc tam ir melnais, pats mežonīgākais. Es domāju, ka kreiseri aktām, teiksim, Latvijas mačos nekad nav nonācis līdz melniem karogiem, lai ir tikai ū. Un kāda ir atšķirība? Atšķirība ir sekas, jā, ja tiek pārkārtas. Pie papas, jā, tātad mēs mierīgi vizinamies, arī pēdējā minūtē mēs varam atrasties šeit, un tikai starta brīdī mums ir jābūt zem līnijas, ja, un jāstartē, ja. Tad esam ārā, ir individuālais karogs, atgriežamies iekšā līnijā, un ar to arī mēs esam izlabojuši to. Indija, tas tiek piemērots reti, bet tālāk visiem tiem karogiem ir noteikta zona, kurā tu nedrīkst iebraukt pēdējās minūtes laikā, ja. Tātad tas ir 3 stūris starp pirmo marku un starta bojām. Šitien te jūs to karogu darbības Indiju, U un melnā karoga darbības laikā jūs pēdējā minūtē nedrīkstat iebraukt. Tas ir domāts tāpēc, ka lielās flotēs, lai to flotu disciplinētu savā ziņā, ja. Kas tagad ir atšķirīgi šiem te sodiem, ja? Tātad pie Indiju karoga, jūs zināt, opā, man kaut kā sanāca, nezinu, izbrauc ārā, jūs to varat izlabot, apbraucot, apņemot līnijas galu, un iebraucot šitā te iekšā, ja? Un jūs esat izlabojuši, jūs varat tālāk startēt. Pie U karoga, jūs izbraucot šajā pēdējā minūtē šeit, jūs saņemat diskvalifikāciju. UFD. Vienīgais variants, kad jūs tiekat sveikā cauri, kad jūs tiekat sveikā cauri, ja ir kopējais paušteits. Tajā gadījumā jūs varat startēt Nākošajā. Tajā braucienā, kas tiks atkal dots pa jaunu starts, jūs viņā varat piedalīties. Savukārt, piemēram, melnā karoga darbības laikā, jūs arī nevarat, jūs tiekat diskvalificēts un jūs nevarat piedalīties. Tas bija brauciens numur 3, tad braucienā numur 3, kaut vai viņi startēs 10 reizes, jums nav tiesība piedalīties. Ja jūs to darat, jums ir BNE, šis neizmetamais sods. Jā, un parasti pēc tā, ja ir melnais karogs, tad ir tāfeles, tāfeles ir uzrakstīts, vai arī, visticamākais rācija pasaka. Un jūs pat varat tiešām netuvoties starta līnijai, viss brīvs. Tā es saku, šim praksē, es domāju, ka maksimums, kas Latvijā mums ir bijis, tas ir U-karogs. Kas ir pagarinājumi uz abām pusēm? Lai nelēc no augšas? Nē, tu vari šeit. Jā. Tu šeit vari jāvesties. Arī šajā te 3 stūrī. Tā,
Kas vēl? Kur ir arī pat pie reizes par individuāliem atsaukumiem. Individuālais un kopējais atsaukums. Kas tur pie signāliem pabrauc? Tad pie individuālā ir viens signāls garš, tiek pacelts šis pēc somu karoks. Pie kopējā ir divi. Jā. Divi svilpieni. Un tas klasiskais variants ir tad, kad kopējais, ja nav, ka kopējais karoks iet lejā, tad minūti pēc tā aiziet brīdinājuma signāls, brīdinājuma signāls, un pēc tam aiziet viss starp procedūrā. Jo uz 5 minūtēm tas ir brīdinājuma signāls. Tas nozīmē, ka tā ir pēdējā minūte, kad jūs vēl varat braukt ar motoru, piemēram, bet tad, kad ir paceļās sagatavošanās karoks, tad visam jābūt izslēgtam, visa palīdzība no malas tiek atslēgta. Parasti, teiksim, mazajām laivām, bērniem, tur vēl treneris kaut ko tur mēģina uz startu, tur kaut kur aizvilkt un tā, bet jo ir nogulējis, ka tur viss jau ir sācies. Kaut kā atlaid zaļā, jā. Ok. Tas bija par starta procedūru un par starta karogiem, jā, bet... Reiz vai labā distances saviem karogiem? Vai tas nav bijis? Es tūlītās par to pateikšu, es sapratu, par ko ir jautājums, tas nākošā slaidā būs. Tā situācija ir tāda, ka ar karogiem var arī braucienu, starts, kas ir dots, braucienu jau pēc tam arī apturēt, pārtraukt, saīsināt. Jā, es vienkārši sev atslēdzu. Ko nozīmē saīsināt? Tas nozīmē, ka ja tiek kaut kādu iemeslu dēļ pieņemts lēmums saīsināt distanci, un saīsināt distance var notikt tā, ja sacensību nolikumā nav atrunāts, tad instrukcijā sev nav atrunāts, tad būs vienkārši īsāka distance, bet paceļot sieras karogu, var pieņemt to finišu pie tās zīmes, kur atrodas motorlaiva. Piemēram, ar motorlaivu aizbraukt pie zīmes un nostāties. Šeit stāv motorlaiva. Ar karogu un sieru tā ir. Tas nozīmē, ka distance ir saīsināta un finišs ir šeit starp to laivu un boju. Jā, var gadīties, ka motorlaiva stāv nostājās stulbi, bet šeit, vai nones vai nevar. Tad finišs ir tā, kā bija jāapņem šī zīme. Ja šī zīme bija jāapņem no šīs puses, tad finišs būs šeit. Ja zīme jāapņem no šīs puses, tad finišs būs tā. Nav tā, ka jūs te izbrauksiet šitā un jums būs finišs. Vienkārši ir jāzina, kā zīmes. Ja ir vārti, motorlaiva var stāvēt šeit, finišs būs starp vārtiem. Tad ir vēl tāda karogi kā November, ja tas zili rūtotais. Pēc starta ar šo te visi braucieni, kuriem ir dots starts, ir pārtraukt, atgriezties starta rajonā. Brīdinājuma signāls tiek dots minūti pēc nolaišanas, ja vien tajā brīdī brauciens atkal netiek atsākts vai pārtraukt. Skaidrs, tas jūs esat piedzīvojuši, ka drāžās pa jūru tiesnešu motoriem ar November karogu, izmisīgu māju un mēģina visus dabūt atpakaļ uz starta zonu. Nākošais kombinācija, kas varētu būt, kā pie šiem karogiem ir klāt arī klases karogs, ka tas attiec tad uz konkrēto klasi. Es šeit neesmu parādījis, grupu, jā. Tad ir Novembers ar hotelu. Brauciens tiek nākamie signāli tiks doti. Un tad ir Novembers ar Alfa. Visi braucieni ir braucieni, šodien braucieni vairs nenotiek. Ja, tas ir tāda signāla. Tā. Un tad ir laikam tas, ko par to labo kreiso. Bieži vien, tad, ko tu, teiksim, goru sacensībās, vajag uzlikt to
tā saucamā tā marka, lai var startu iedot pret vēju. Un tad ir tas vai nu tas trīsstūris zaļais, tad tas nozīmē, ka būs jāiet, tas ir tas slavenais teiciens, par ko jau folklorizējies, where is upwind mark? Upwind mark is an upwind, ja. Tas ir tas, kad ir izlikta boja, vienkārši jūs saprotat, kurā bortā, labā vai kreisā bortā viņi būs jāapņem, un tad tālāk jums būs jābrauc tā distance, kas ir paredzēta sacensību instrukcija. Bet to nosaka instrukcija, jā? Šos nenosaka instrukcija, tas nav tā pats sevi. Jā, bet ir tur vēl gan čārlīs, gan plus, gan mīnus. Un es esmu tiesājis vienas sacensības, kur tika lietot čārlī karoks. Un tad tā situācija, tas bija reisbordiem, tas bija pasaules čempionāts Tīžezerā. Un tā situācija bija tāda, ka reisbordiem, tas vējš tur mainījās tajā ezerā, un tad tiesnešiem jau pašā sākumā bija paredzēts, jau nolikumā bija iestrādāta situācija, ka var pielietot šīs te čārlī karogu un labi kreisi pagarināt, saīsināt to distanci, un tad mēs tur menedžējām. Visvairāk sūdzējās tas cilvēks, kuram bija tas čārlī karogs jātur, jo viņam tas signāls ir jātur visu laiku, viņš visu laiku svilpa, ja, tad viņš dienas beigās bija pārsvilpojies tā, ka nelietot. Bet ideja tāda, jā, kad bet es nezinu, man liekas, ka ir jāstāv, teiksim, uz zīmes tā motorlaiva ar čārliju, svilp visu laiku nepārtraukt un plus mīnus. Tas nozīmē, ka pirmā boja ir tuvāk, tālāk, jā, pārlikt. Ja skatījāties to Star Sailors League, tas bija interesanti video, tur viņiem regulāri bija šī, ka viņiem nācās saīsināt. Jā, bet tas ir tad, ja ir pietiekami liels stāvs, teiksim, distancē, un pietiekami nopietni sacensības, tad laikam tas ir ok. Jā, un tad ir arī šāds maikī karoks, trūks zīme. Ja, tad sacensību mēs pamanām, ka nav zīme. Ok, ja mēs varam to zīmi atlikt atpakaļ, darām visu, lai var atlikt, bet vienkāršākais variants ir, ka motorlaiva paceļ karogu, nosvilpjās, svilpo tur visu laiku, un viņš ir jaunā zīme. Šī motorlaiva ir jaunā zīme, un viņi ir jāapņem līdz tiek atjaunot tā esošo zīme. Pagājušā gadā Latvijas čempionātā bērniem norāvās viena zīme, un tad viens sēdēja motorlaivā un svilpoja ar zīmi. Jā. Tā kā tā, jā, un tad nedaudz par protestiem. Man vēl par zīmēm jautājums. Norauj zīmi no ankura vai kāds aizvelk ar jaktu zīmi? Kas viņi maina vietu, piemēram? Kas notiek? Viņi jāapņem vienalga, kur viņi ir. Bet ja viņi neko nedara. Pūš prom, tad kamēr jūs braucat tā zīme ir aizpūst, jūs braucat tajā virzienā. Un tad parasti tā motorlaiva nenostājās tur, kur viņa tika aizpūst, un ja jūs esat pabraucis garām, mēģinot noķert to zīmi. Viņa aizbrauc pirmai laivai priekšā, un pirmā laiva apņem, tad visi gaida, kad visas tās laivas tā flota apņem. Vispār neuzrādās tā motorē. Tik boja, pūš un aiziet. Nē, tad jā, tad ir... Tas būs tālāk pie protestiem, ja ir tāds veids kā redress, jā, ka jūs būs... Rezultātu atjaunošana. Jā. Rezultātu labošana, pareizāk. Jā, rezultātu labošana. Protests, ok, par protestu. Un šis tad ir tas, ko mēs jau te sākumā runājam par to slaveno sarkano karodziņu. Un, ja jūs esat uzkāpuši uz laivas, kura ir garāka par 6 metriem, un braucat sacensībās, bet protesta karodziņš jums ir kaut kur lejā rundukā, tad ir pilnīgi skaidrs, ka jūs šajā dienā neprotestēsiet, jūs jauki pavadīsiet laiku, jo noteikumi nosaka, ka ir jābūt uzsaucienam protests un jāparāda sarkanais karodziņš. Un viņš ir jābūt, teiksim, visu brīdi. Ja? Jo tā ideja ir tāda, ka... Praktiski padomu varētu būt tāda, ka, teiksim, uz aktaštāks viņš ir uztīts, lai piesviec vienkārši, ka parāja nost un
un ir vai uz reliņa, tur patās, kur cilvēki kustās uz reliņa, viņš ir uztīts ar izolēm, pietīts, noramjos izolēm, viņš tev darbojās. Jo tas ir, tie obligāti nosacījumi, ja jūs gribat protestēt, jums tas ir jāizpildi, jums ir jāpaziņo, un šis karogs ir jāparāda un jānes līdz par finišu. Ja jūs to neizdarīsiet, jūs varat Tieši karogu. Nevar vienkārši iet ko sarkano tieši karogām. Es esmu vienīgi maisiņu sējis un bija ok. Es, piemēram, esmu Huvainā biju, un viņi uzvilka to Alekok Raus reklāmu, un es vinnēju protestu. Būsim reāli, veikals ir, nopērciet, kad ietaupījāt uz karodziņas saucās. Vēl personai, kurai ir brīvākas rokas, varbūt vēstēja jakā te ir, kur kāpēc viņiem sāka izvēlts karodziņu, viņš bija izvēlēt parādu un piesņemt kaut kur redzamā vietā. Tad vēl viena lieta uzreiz pie tā protesta karoga, kas dažiem cilvēkiem ir skaidrs, ja tu esi noprotestējis pret kādu laivu. Teiksim, labā kreisā, tā laiva izlabo savu kļūdu, kas tev ir jādara tālāk? Tev nekas nav jādara. Tāpēc tev tas karogs ir. Bet ja tas otrs ir izlabojis, tad vienalga to karodziņu. Bet var jau gadīties, kad distancē ir tiesneši, viņi ierauga, ir sarkans karogs, viņi skatās, vai ir izlabots vai nav izlabots. Tu pat varbūt nepamani, ka nav izlabots. Tāpēc ir vajadzīgs tas karogs, ne mums vienmēr ir tiesneši distancē, ne mums vienmēr, bet idejiski ir tā, ka vizuāli redz, kas ir noticis. Jā, tad arī tad, ja jūs esat situācijā, ka jūs nevarējāt fiziski, jūs saprotat, ka jūs protestējat, bet, piemēram, kaut kādas situācijas, kad jūs par to gadījumu, ka jūs gribat protestēt, jūs varat arī pieteikt krastā. Bet jums šie pirmās izdevības ir jānoķer. Piemēram, ja jūs redzat, ka, laiva nav izbraukt uz distanci atbilstoši, kā bija jāiebrauc distanci. Protams, ka tu vari uz tās laivas ļaut procesu, bet skats, ka tā laiva ir, pusjūdas attālumā, viņi jau nezinās par to, ka tu protestē. Un tad, ja tiešām tu esi nolēmis iet līdz galam un rakstīt to protestu, tev, protams, ka nevis krastā ir jāiet uz bāru, jauki, atzīmēt, ka tu esi ar kafijas krūzīti, ka tu esi ticis līdz krastam, bet ir tomēr jāuzmeklē tā laiva, pret kur tu taisies protestēt, jāpasaka, ka tu ies protestēt, jo šeit ir, arī protestā ir tās samērības princips, ja viens protestē, otram ir tiesības arī aizstāvēties, nevar būt tā, ka, es bliežu protestā par tevi un tad tur vienalga, arī tiesneši to skatās, Jā, tas par protestu, tad ir arī par rezultātu labošanu, tagad vēl nedaudz par to protestu, protesta saturs, un šeit ir ļoti būtiski, ja jūs pieņemat lēmumu rakstīt protestu, tad protesta saturā ir jābūt iekļautiem šiem te A, B, C, D, E punktiem. Un pievērsiet uzmanību tai piebildē, kas apakšā. Taču, ja ir izpildīta B prasība, A prasību var izpildīt jebkurā laikā pirms izskatīšanas, D un E prasību var izpildīt pirms vai izskatīšanas laikā, arī C prasību var izpildīt pirms izskatīšanas vai izskatīšanas laikā ar nosacījumu, ka protesta atbildētājiem ir dots saprātīgs laiks, lai sagatavotos izskatīšanai. Tas, ko es šī brīdī gribu teikt, svarīgākais ir incidenta apraksts. Nav jābūt speciālajā veidlapā vai kaut kā tā, bet ir jābūt maksimāli, tā kā jūs gribat aprakstīt to incidentu. Kas tad notika? Mēs braucām tā. Incidents jau nesākās tajā brīdī, kad bija laivas tur, 2 metru attālumā. Incidents sākās kaut kādu laiku iepriekš. Tad jūs arī rakstat, mēs braucām tā, tur bija tāds un tāds laivas, tur bija tāds un tāds laivas, un tad mēs tur. Vai arī mēs braucām, neko ļaunu nedomājām, un pēkšņi nezinu, no kurienes uzradās laiva ar kreiso halsu, kas ieskrēja bortā. Ir maksimāli daudz ir jāapraksta, jo tā ir tā sadaļa, ko patiesībā sakot, jūs tanī brīdī, kad iesniedzat protestu, jūs vairs nevarēsiet stāstīt, tā nebija, bet bija šitā.
Ja jūs būsiet uzrakstījuši, ka bija tā, tad tā ir tā lieta, ko jūs nevarat mainīt. Pārējās lietas jūs varat mainīt, nu kā mainīt, jūs varat papildināt. Ja? Jūs varat papildināt. Jā, tā. Un vēl viens tad tāds, nu, tādā brīdī, kad jūs ejat uz protestu, vai nu pret jums ir protestēts, vai nu principā visdrīzāk, ja pret jums ir protests, nu, esiet tik, nu, aiziet līdz tai protestu komisijai, līdz tai telpai, nu, iepazīstieties ar to protestu. Negaidiet to brīdi, kad to laiku, kad jūs tagad atnākat uz protestu, nu, tagad jūs uzzināsiet, kas tad ir noticis. Ja? Nē, aiziet, noskaidrojiet, paskatieties noteikumus, sagatavojieties tam protestam. Sagatavojiet to tekstu, ko jūs teiksiet. Sagatavojiet tos argumentus, ko jūs minēsiet, ja pret jums ir protests. Un tieši tas pats arī jādara tai pusē, kur protestē. Arī izejiet cauri tai situācijai, mierīgi krastā izejiet, padomājiet, kā bija, kā nebija. Apziniet, bija liecinieki, nebija liecinieki, kāda bija situācija. Uzrunājiet tos lieciniekus. Pasakiet, ka viņam būs jāiet, ka, nu, lai viņš tur nebrauc mājās varbūt jau, vai neiet uz viesnīcu. Ja? Tad vienkārši vienojieties, lai to protestu var saprātīgi izskatīt. Jā, un tad ir pats protests. Jā, protests, nezinu, cik daudz no jums ir bijuši protestos, bet protesta ideja ir tāda, ka vispirms protesta komisija verificē, tā sacīt jāsaka, vai protests vispār ir pieņemams. Un te ir tas sarkanais karogs, kas klasiski varētu būt par pamatu tam, kāpēc es teicu, ka jums viņi atstājat rundukā, tad jūs neprotestējat, jo tad protests vienkārši tiek noraidīts un nekas no tā nemaz nesāk izskatīt, nemaz neiedziļinās tajā lietas būtībā. Un jā, tad ir viena pusē stāsta savu versiju, tad otrai pusē ir tiesības uzdot jautājumus, tad otra puse stāsta savu versiju, tad ir iespēja uzdot jautājumus, tad protesta komisija uzdod jautājumus. Tas viss tiek vairāk vai mazāk protesta komisija pieraksta un konstatē faktus. Faktiski protesta komisijai ir jāsaprot tie fakti, kurš brauca labo, kurš brauca kreiso, kurš kurā brīdī ko darīja, vai bija iekšējais vai bija ārējais, vai viņa zonā iegāja saistīt vai neiegāja saistīt. Nu, tādus teiksim, tāds atslēga elementus. Protams, ir liecinieki. Bieži vien liecinieki stāsta, nu, tas vairāk ir maziem bērniem. Stāsta, es visu redzēju, visu tur jā. Tagad jautā, kā tu vispār sēdēji, kur tu biji pozīcijā. Izrādās, tas viss, ko viņš redzēja, tas ir bijis aiz muguras, un viņš ir braucis distancē šitā, ja, nu, tad ir tādi kuriozi, ja, teiksim, ir tādi kuriozi. Nu, protams, ka tiesneši mēģina noskaidrot to reālo situāciju, kā tad tur īsti bija. Un tad, kad faktiski ir konstatēti, tad arī automātiski izkristalizējās, kurš noteikuma punkts varētu būt bijis. Vai tas ir tas, vai tas, vai tas, vai tas. Un tad arī no tā izriet, kurš tad ir tos noteikumus pārkāpis. Vēl bieži vien, ja jūs tagad paskatītos tos keisus, kas ir Gold Cēliņa tie keisi, jūs redzētu, ka ir tajā protestā ir it kā diskvalificēts par vienu punktu, bet punkti, kas tur ir uzskaitīti tā protesta izskatīšanas laikā, tur ir daudz. Un tur ir gan tādi punkti, kas attaisno, piemēram, laiva, kurai bija ceļa vieta pie zīmes, citai laivai bija jādod vieta pie zīmes, tā cita laiva neiedeva, viņi uzskrēja zīmē. Ja? Tas ir, faktiski ir situācija, ka jā, viņi pieskārās zīmē, bet tāpēc, ka tā cita laiva nedeva to vietu pie zīmes, tāpēc viņi ir attaisnota šajā te pārkāpumā. Nu tas tādā ļoti īsi par protestiem. Par regresu, jā, par rezultātu atjaunošanu. Ir dažādas situācijas, piemēram, situācija bija, Gorā braucām no Ventspils uz Roju. Laivai nolūza masts. Mēs visi zinām, ko ir. Nolūza masts. Piebrauc klāt cita laiva, parasīja, vai nevajag palīdzību. Mēģināja komunicēt. Protams, ka tā cita laiva zaudēja kaut kādas savas vietas.
tad sacensību tiesnešu komisija pieņēma lēmumu paši bez tās iniciatīvas, bez sportistu iniciatīvas izskatīt to gadījumu. Mēs pēc trackinga paskatījāmies, kāda bija situācija, cik apmēram vietas viņš zaudēja tā laiva, un tad mēs, teiksim, to rezultātu tai laivai atjaunojām. Tā kā, nu, tā ir tā rezultāta atjaunošana. Protams, ka var būt situācija, ka jums kāds nodara šo te laivai, jūs cīnoties par pirmo vietu, jums tur pēdējais brauciens, izšķiroša situācija, notiek sadursme, jūs neesat vainīgs, jūs prasat rezultātu. Bet ne arī protests. Sniedz protestu un prasa vienā. Jā, bet tas, ko es gribēju teikt, ka faktiski nu, jums ir svarīgi, lai jūs to vietu, lai jums tā vieta būtu, lai jūs nezaudētu sacensību, tad ne jau tāpēc, ka ir svarīgi, bet jūs sniedzat iekšā un tad to rezultātu atjaunojāt. Izskat protestu un rezultātu. Tas tādā gadījumā, teiksim, kāds jums uzskrien, jūs vienkārši izstājieties, ka jūs nobraukuši pus distanci esat, nezinu, tur labā kreisā, jums tur norauj kaut ko nost, vai nezinu, braucat spinākeriem, norauj tur saplēš spinākeri, lupatās protests, ja jūs neesat vainīgi, un vienlaicīgi arī prasība atjaunot rezultātu. Ja tiesneši izskatīs, un visdrīzākais arī, nu, vai jūs būsiet tur finišējuši pēdējo, vispār nefinišējuši, nu, jūs dabūsiet kaut kādu. Nu, par spinākeru ir tā, ka, nu, ja tas spinākers nākošā cilpā būtu jānes, nu, tur tas arī, jā, nu, tur arī, protams, jā. Bet noteikti, ja jums ir, teiksim, jūs esat būtiski pasliktinājuši savu vietu šī te incidenta dēļ, kurā jūs neesat vainīgi, jūs sniedat gan protestu, gan šo te prasību atjaunot rezultātu. Nu, bet tas arī tāds, nu, jā, nu, tad par to, nu, tas faktiski iezīmē to godīgu sacensību, jā, tas ir tas pirms tā 69. jā, slavenā, ir godīga sacensība, jā, nu, tas katram varbūt pašam ir jāizlas un jāpadomā. Tomēr mēs tā kā gribam sportot, mēs, nu, domāju, ka nav mums te mērķis ar protestiem un vēl visādām citādām manipulācijām izcīnīt, nezinu, kaut kādas medaļas, jā. Tas tā. Un visbeidzot, jā, šie karogi tad visi ceļās kājās un dodās uz jā, nu, atkarībā no tā. Vēl ir iespējamība būs tāds kopā ar kādu no klasē. Penātiem. Kad tad starts tiek atlikts par stundu, 2 vai 3. Jā, par starta atlikšanu, ja starts ir paredzēts 12. starta signāls un tiek pacelts burkāns ar 2, tātad starts tiek atlikts par 2 stundām. Tas no 12. 1, 2. Ja pēc tam paceļ vēl 3, tas nenozīmē, ka starts tiek atlikts no 2 vēl par 3 stundām. Nē, visu laiku starta atlikšana rēķina no plānotā starta laika. Nu, tā dara tiesneši, kas rūpējās par burātājiem. Nerūpējās, tie vienkārši uzvelk burkānu un jūs sežat un gaidat, ka viņi novilks un jūs skriesiet distancē. Tie, kas, teiksim, uzliek stundu vai 2, jūs zināt, noteikti tas ir jūsu laiks, ko jūs varat veltīt. Vēl teiksim, noteikti izlasiet sacensību instrukcijā, ja burkāna nolaišana, ja ir bez tā laika, tad pēc cik minūtēm tiek, ne ātrāk kā pēc cik minūtēm tiek dots starts. Pārsvarā, nu, pēc apstākļiem tur skatās, protams. Bet, nu, ja ir burkāns, tad parasti cenšas to laiku ierakstīt. Tad ir tāda lieta, kad signāla krastā signāla zūdens, bet tas laikam dēļiem tas vairāk. Krasta signāla, kad visi signāli tiek izlikt krastā, un tad viņi zina, kā tā tur ir. Tas vienkārši tāda dublēšana. Patraukums. Super.